Cilvēka dzīvē pienāk brīži, kad ķermenim vajag vairāk atbalsta pēc traumas, operācijas, slimības vai vienkārši dzīvojot tālāk ar gadiem, kas pieprasa lielāku rūpi par sevi. Tad īpaši svarīga kļūst rehabilitācija. Kurzemē šādu atbalstu sniedz Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Kurzemes rehabilitācijas centrs, vieta, kur profesionāls zināšanas un mūsdienīgas metodes tiek apvienotas individuālā pieejā katram pacientam. Pārsvarā jau pacienti nāk jau ar cerību acīs, ka viņi te dabūs to veselību un to atbalstu, un ka viņi varēs dzīvot labāku dzīvi nekā pirms tam. Tādēļ Kurzemes rehabilitācijas centrā pacientiem pieejams viss, kas nepieciešams atveseļošanai vienu vietu – fizioterapija, masāžas, fizikālās procedūras, audiologopēda un ergoterapeita pakalpojumi, kā arī grupu nodarbības un hidroterapija. Viņi nāk, sākumā mēs visu izrunājam, ko mēs darīsim, kas viņiem pa vainām, kas viņam traucē dzīvot. Pēc tam mēs ierādām vingrinājumus, kā viņš viņus pildīs mājās. Ar viņiem sazinamies, iedodam savu telefonu numuru, viņš var jebkurā brīdī uzrakstīt WhatsAppā, sūtīt savu video, padalīties, uzdot jautājumus. Šeit strādā 11 profesionāli fizioterapeiti. Fizioterapija piemērot pēc operācijām, traumām, sāpēm vai vienkārši fiziskās formas uzlabošanai. Un svarīgākais – speciālisti palīdz ne tikai kustēties, bet arī atgūt pārliecību par savu ķermeni. Pleciņus paceļam uz augšu pie ausīm, augšā, un nolaižam lejā, vēlreiz augšā. Ar pacientiem saikne veidojās ļoti dabiski. Mēs varam izvēlēties ļoti daudz un dažādas metodes, bet mums ir jāsaprot, ka ar to metodu mēs nevaram kaitēt pacientam, ka tieši tā metode arī uzlabos to viņa veselību. Ja? Fizioterapeita Arnita Birziņa šogad iedzīvotāju balsojumā ieguva slimnīcas gada balvu Gada funkcionālais speciālists 2025. Katrs apbalvojums ir pārsteigums tomēr. Un šie apbalvojumi, tas ir milzīgs prieks katrā ziņā, un tā ir milzīga pateicība arī pret visiem tiem cilvēkiem, kas ir redzējuši to darbu, kas ir bijuši kopā ar mani. Un arī kopumā, kad ja šāds apbalvojums tiek dots, kā fizioterapijas speciālistam, tad kopumā tā fizioterapija tiek novērtēta. Un šāds rezultāts iespējams tikai komandā. Kurzemes rehabilitācijas centrā speciālisti strādā kopā. Viņus vieno viens mērķis – pacienta labsajūta un veselības uzlabošana. Komandai regulāri pievienojas arī jauni speciālisti. Viena no viņiem ir masiere, kas palīdz mazināt sāpes, saspringumu un pastiprina fizioterapijas efektu. Mēs kā komandas spējīgi uz ļoti daudz ko palīdzēt cilvēkiem un ar savu darbu. Masieris ir tas, kas tieši manuāli palīdz atslābināt gan emocionālo pusi, gan arī to fizisko. Ja mums ir kaut kāds saspringumi, sāpes, gan pēc traumām, gan ikdienas, rutīnas. Un tad masieris tas, kas palīdz atslābināt, lai vieglāk ir. Gan limfodrenāža, gan dziļās tehnikas tāds, lai varētu pēc iespējas vairāk palīdzēt. Tāpat komandai nesen pievienojusies arī audiologopēde. Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kurš strādā ar dažādu vecumu cilvēkiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem, kam ir komunikācijas traucējumi, rīšanas traucējumi, un balss traucējumi un arī kognitīvās spējas. Darbā izmantot dažādas metodas, kā attēlus, priekšmetus un vingrinājumus. Pacientiem ar neiroloģiskiem traucējumiem tiek izmantot arī datorizētā RehaCom programma, kas palīdz trenēt uzmanību un atmiņu. Mēs varam izvēlēties dažādas jomas, kuras mēs attīstīsim. Ar šādu te mēs varam gan uzmanību un koncentrēšanos trenēt, gan arī vārdu krājumu paplašināt. Mēs varam pastāstīt, kas tad ir šie instrumenti, kā viņus izmanto. Vienkārši ir jābūt radošam, lai spētu arī šādas lietas pārveidot tajā, ko mums vajag attīstīt. Mēs varam, ja bērnam, piemēram, ar koncentrēšanos un uzmanību viss ir kārtībā, mēs varam tad šo izmantot, lai trenētu vārdu krājumu. Papildus Kurzemes rehabilitācijas centrā pieejamas arī 3 maksas dienas stacionāra programmas, kas ļauj pacientiem saņemt intensīvāku rehabilitāciju, nodrošinot nepārtrauktu darbu pie veselības uzlabošanas. Rehabilitācijas un ārstniecības kursu dienas stacionārā programmā var saņemt cilvēks, kuram ir nepieciešams uzlabot kopējo veselības stāvokli, mazināt sāpju sindromu vai atjaunot un uzlabot darba spējas. 5 dienas programma
10 dienu programma un 10 dienu plus programma. Pacients var izvēlēties programmu, kuru viņš vēlas pats. Nepieciešams ir tikai ģimenes ārsta nosūtījums. Pacientu iestājoties izvērtē fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts. Bet programmās jau ir ieplānotas, kādi speciālisti būs pacientam. Tā skaitā tās ir fizioterapijas nodarbības, individuālas, gan zālē, gan baseinā. Ergoterapijas nodarbības, individuālas un grupas nodarbībām, uzturspeciālists, masieris, fizikālās medicīnas māsa, salas istabas apmeklējumi. Rehabilitācija ir process, kurā svarīgs ir gan speciālistu darbs, gan cilvēka vēlme atgūt savu ikdienu. Kurzemes rehabilitācijas centrs ir vieta, kur profesionāli pieeja un rūpes par cilvēku veido ceļu uz atveseļošanos.